Varbūt tagad ir pēc mūsu plāna laiks jautājumiem un viedokļiem. Varbūt arī var jautājumus adresēt tikko izskanējušais diskusijas dalībniekiem un arī vispār izteikties par konferences skartajiem jautājumiem. Tātad mums ir iespēja, es palūgtu runāt mikrofonā. Tātad pēc kādiem kritērijiem ir jāvērtē kaut kādus izmaiņas Vecrīgas ainavā. Lūdzu, jūsu viedokļi, jautājumi šeit esošiem ekspertiem, profesionāļiem. Varbūt atgriežamies. Jā, lūdzu. Un arī priekšierakstē es palūgtu un tiešraides atkal stādīties priekšā. Jā. Man pat īsti sveicināt Mārtiņš Eņģelis, man pat īsti nebūtu jautājums, bet komentārs Jā, varbūt lūdzu. kaut kāda ievirze. Jo šīs dienas laikā, paldies par konferenci, protams, šīs dienas laikā ļoti daudz mēs koncentrējāmies uz normatīviem, uz arhitektūru, uz tās konservāciju, atjaunošanu, bet mēs tik ļoti maz koncentrējamies uz to pašu svarīgāko, kas rāda Vecrīgai to auru, kas ir tā sajūta, kas ir cilvēki, kas tur atrodas. Un dzirdēju arī to piemēru, ka Vecrīgai būtu jābūt kaut kam, kas no Ziepniekalna atvilina cilvēkus, un tad viņi katru vakaru kaut ko izklādējas. Kāpēc tas ir jādara? Kāpēc mums ir šāds uzskats, ka cilvēkam no Ziepniekalna būtu jābrauc uz Vecrīgu, jo, piemēram, Londonas priekšpilsētās mēs varam dzīvot visu mūžu un nekad neredzēt Venu. Tā ir tāda nostāja, ka es nesaku, ka tas nav nekas slikts, bet manuprāt, ka ja mēs cilvēciski antropoloģiski attīstam apkaimes, un kāpēc mēs neļaujam Vecrīgai uzelpot, kāpēc mēs to ar savu trulo, turisma, biznesa, nekustamā īpašuma izpārdošanas politiku sabāžam visu Vecrīgā, un tur ir pilns ar turistiem, un kāpēc mēs neliekam viņiem vai nedodam viņiem iespēju pamest Vecrīgu un apstīt citus rajonus, lai beidzot Vecrīgu var uzelpot. Jo šobrīd mēs tomēr vēl aizvien turismu politiku vai arī grāmatas, kaut kādas bukleti, viņi koncentrējas uz Melngalvinām, uz baznīcām, uz Vecrīgu, uz bulvāru loku, bet, piemēram, tāda lieliski apgalva kā Āgenskalns vai fantastisks vietas, kā tas pats vecais Maskačkas centrs, tas viss tiek uztverts kā kaut kas pārāk tāls vai kaut kas nepatīkams. Krastaņakungs. Jā, tātad tas, ko es domāju, ka valsts sausā ekonomiskā politika ir tā, kas atgrūž cilvēku no Vecrīgas, tā ir atļauja veikt triviālu, frivolu turismu, kas paliek vien ar sarkanām baznīcām vai nekustam īpašumu izpārdošanu austrumiem, kad ir daudz piemēru, kā piemēram ļoti daudz iegādātu nāmi ir tie, īpašnieki ir tie, kas izmet, piemēram, kultūras vietas vai bārus, uz kuriem cilvēki ir tiešām nākuši Vecrīgā. Mums ir ļoti daudz neskaitām piemēru, bet kas tagad atverās Vecrīgā? Importēti fast food tīkli, kā piemēram KFC, kas tagad atnāca. Un manuprāt, tas viss ir saistīts ar to, ka cilvēki Latvijā un Rīgā vai nu tic, ka viņi zina visu, ka viņiem tas nekas nav vajadzīgs, ka šāda semināru konferenču rīkošana viņiem nav vajadzīga, vai, piemēram, diskusijas par arhitektūru, jo viņi taču viņi visi zina, un vai arī tieši otrādi, ka viņi neko nezina un viņiem neinteresē. Tātad ļoti daudz jautājumu. Tātad ar ko Vecrīga atšķirās no Ziepniekalna, Vecrīgas komercializācija un kāpēc ir jārīko konferences? Varbūt Baltiņas kundze aizskrēja uz citu pasākumu, kas bija saskaņots ar šo konferenci, bet varbūt jūs varētu atbildēt kaut uz vienu no šiem jautājumiem. Šķiet tik pieteikts kā komentārs. Es nezinu, vai vajag atbildēt. Bet tur bija... Godīgi sakot, nezinu, ko atbildēt. Jā. Ja nezinu, kāpēc, kas ir Vecrīga, tad jāiet skolā. Vēl jau... Jā, bet... Reizēm atbildā pretjautājumu, vai jums ir ieteikums, kā tās nevēlamās funkcijas regulēt vai nepieļaut. To mēs varbūt nezinām, jā. Jā, bet viss ir nofiksēts, ierakstīts. Labi, tad šeit bija jautājums vai replika. Jā. Man drusceņi jau apnicis, ka to visu laiku sauc par diskusiju. Ja?
Tā nav nekāda diskusija, jo visu laiku mums tiek borāts kaut kāds viens viedoklis, kad lūk attīstības plāns un tā. Bet es gribu izteikties, es piekrītu Krasnīga kungam par to attīstības plānu, kas ierobežo un patiesībā atspoguļo mīdās uz esošās situācijas. Un patiesībā tas, jebkurš attīstības plāns ir jāsastāda 50, 30 gadus uz priekšu, jo priekš kā mēs plānojam? Tādēļ, lai dzīvotu nākošos 30 gadus. Nevis, lai mīcītos esošajā situācijā, ka tur ir daži koku mājas uz stūri, kas mums dod izsauļojumu tur centra tajā tojā zonā, un tādēļ to nedrīkst nekur aiztikt, un tie īpašnieki tiek aizskarts viņu tiesības. Jā, mēs to varam atļauties, jo, redziet, un nav nekāda kopīga noteikuma, kā Krasnīkungs teica. Ja? Un vēl es gribu kritizēt par Vecrīgu. Kāpēc Vecrīgā ir slikti dzīvot? Tiešām, tāpēc, ka tur neviens nevar normāli dzīvot, jo mūsdienu pilsētā vajag piebraukt un vajag aizbraukt, un ne jau tikai visi brauks ar riteņiem, un ministrija darbinieki uz valkos nebrauks ar riteņiem. Ja? Kāpēc ne? Nu labi, bet ziemā un slapdraņķī un tā tālāk. Vajag padomāt kompleksi. Un jādomā, ja mēs drusku iztālamies nākotni, ja mums aicina domāt par to, kas tad būs. Pirmkārt, mašīnas nebūs ar dīzeļdzinējiem vai ar degvieldzinējiem, bet elektrisks. Bet mašīnu gabarīti paliks, jo cilvēks vienalga kaut kur pārvietosies. Tātad, kāpēc Vecrīgas tajā reģenerācijas plānā nav iezīmēts kaut kādas vietas perspektīvai novietņu attīstībai, kas ir noteikti vajadzīgs. Un, viens piemērs ir tur, ka Bastē bulvārī nestāv mašīnas tur, no Pulvertorņa uz Nacionālo teātri. Bet otrā pusē pie operas tur ir tāds juceklis ar mašīnām un tramvaju pieturu un pārējo cilvēkiem, kas tur iet šurp tur. Kāpēc? Par to nav atbildes jūs tajā plānā. Arī visa krastmala ir darba dienā aizņemta ar mašīnām. Tā ir braucamā daļa, bet tur nav ieskicēts nākotnes risinājums. Tas jautājums vai... Ne, man nevajag atbildes. Risiniet to visu mūžu. Viedoklis. Kamēr jūs būsiet atrisinājuši. Tas ir tas, kas vajadzīgs ir arī Vecrīgas plānā un arī centra tojā zonā. Vai komentāri būs? Respektīvi risinājumi. Tūlīt, kad dosim vārdu, tad varēs. Lūdzu, komentāri. Vecrīgas reģenerācijas projekts tapa laika posmā, tātad, kad mēs nevarējām paredzēt, kad būs tik daudz mašīnu, kad mainīsies politiska, ekonomiskā situācija. Jo jūs paši atceraties, kā tajos gados mašīna bija ekskluzīvs priekšmets, ar kuru izbrauc daži un tikai sestdienās vai svētdienās. Bija tas moments, kad... Jā, bet šodien un uz priekšu, kā saka Paegles kungs, varbūt kā uz priekšu ar transportu Vecrīgā. Ir vairākas vietas, kur ir paredzētas pazemes autostāvvietas. Diemžēl šobrīd ekonomiski ir izpētīts, ka ekonomiski tās neatmaksātos bez pašvaldības dotācijām ļoti nopietnām, un iedzīvotāji nebūtu gatavi samaksāt to cenu, kas būtu jāsamaksā par šo stāvvietu. Un pašvaldības politika šobrīd tā patīk vai nepatīk, bet ir tāda, ka autostāvvietas izbūvē vai Rīgas satiksme vai privāti investori. Un pašvaldībai šobrīd tāda līdzekļa nav, lai, teiksim, zem Strēlnieku laukumu paredzēto stāvvietu izbūvēt vai pie operas paredzēto pazemes stāvvietu izbūvēt. Un kā arī tās ir iespējams izbūvēt zem jebkuras ielas, ja vien tur iespējams to pārkārtot inženieru komunikācijas. Tā kā iespējas plāns dod. Problēma ir naudā. Nav konkrēta pasūtījuma tāda, un, protams, ir arī ļoti diskusijas asas, ir ļoti radikāli pretēji viedokļi. Nevajag nekādas stāvvietas ap Vecrīgu vai centrā, un ka vajag. Jā, arī tas. Tātad jautājums paliek atverts. Jā. Tā. Lūdzu, lūdzu runēt mikrofona un stādāties priekšā.
Es ļoti atvainojos. Jā, un es palūkšu celties kājas, jo notiek ieraksts, tiešraide. Uz to pusi pagriezties. Nē, vienkārši ceļaties kājās, viss ir kārtībā. Jā. Man viena doma par Kā jūs sauc, lūdzu? arhitektu Marinu Čihireva. Jā, ļoti labi. Man doma par Vecrīgu, ja? Par dzīvību Vecrīga. Viņa tagad griežas uz to pusi, kā City Londonam. Tāpēc, ka ja tur 24 stundas cilvēki guļājot, ja, to cilvēkiem, kuri tur dzīvo, vismaz kādu laiciņu jāguļ. Tas nav iespējami. To pagaidām. Tad tagad jāizveido viens. Ja. Par mašīnām arī agrāk, kad augstskola vēl bija pilsētbūvniecībās, man bija referāts, ka būs laiks, kad mēs staigājam Vecrīga, Rīga, a mašīnas būs zem kaut kur tur pazemes. Ja? Tagad tik daudz mašīnas, ja? Ārzemes vēl daudzāk. Arī problēma. Ja? Pa Vecrīgu es ko domāju. Ja? Priekškam obligāti tur kaut kas būvēt. Ja tas ir mūsu pērlīte, tur rekonstruēja, restaurēja, regenerē, ļoti skaisti viņi izskatās. Ja visi tur staigā, atpušās, saņem dopingu, ja, energetisku, tad vienkārši jāatstāj viņu tā, kā viņa ir. Jā. Paldies. Un vēl tāda lieta, kā tagad pirmā vieta ir nauda, 90. gados būvē tur biroju un tā tālāk, tagad būvē dzīvokļi, parastiem cilvēkiem tas nav pieejami. Tad labāk atstāt un priekškam obligāti viss dzemt Vecrīga. Daudz rajonas jāattīstā, lai cilvēki nebrauc tur. Es atvainojos. Jā, paldies par viedokli. Vox Populi. Tikai Londona Cityja gan nav tāda īpaši skaļa vieta, jo tur tiek taisīta ļoti liela nauda, kas mil klusumu. Tomēr. Jā. Jautājumi, viedokļi. Lūdzu, tur bija roka. Tur. Es palūkšu, piecelties, stādīties priekšā, kaut mēs visi zinām Bērziņa kungu. Jā. Jā. Mani uz jautājumu izprovocēja Lācis kundze, jo no viņas es dzirdēju to vārdu, kas šodien neizskanēja vispār. Un vienā ziņā tas ir dīvaini. Vai to skaņu var pieregulēt nedaudz? Un mans viedoklis ir, ka pilsētas vecums ir relatīvs jēdziens. Un šī sakarībā Lācis kundze pieminēja to, kā šo teritoriju, ko mēs saucam par vecpilsētu, pa Vecrīgu, sauca kādus 30 gadus atpakaļ, vēl sauca par Iekšrīgu. No kura laika mēs sākām viņu saukt par Vecrīgu? Jo pēc būtības Rīgā veca vieta vēl ir ļoti daudz. Un manā uztverē Rīga tā, ko mēs saucam par Vecrīgu. Īstenībā Iekšrīga, kas nosaukums cēlies no tā, ka viņa bija iekšmūriem, paliek jaunāka. Viņa paliek jaunāka, ja salīdzina, kāda viņa bija 30 gadus atpakaļ. Paldies. Tā, vai ir kāds komentārs? Iekšrīga, Vecrīga, cik būtiski ir lietot citādus apzīmējumus? Edgar, man liekas, tā ir tāda filozofija. Arī šodien var teikt, ka Vecrīga ir Iekšrīga, jo faktiski jau Vecrīga pa perimetru apjož 5 stāvu, 6 stāvu mājas gandrīz visā perimetrā. Tad jau arī tu var lietot šo vārdu Iekšrīga. Labi, nofiksējam. Tā, lūdzu vēl viedokļi, jautājumi. Jā, jautājums no šeienes.
Viesturs Selmiņš, antropologs. Man ir jautājums par kritērijiem Skrastiņa kungam. Jūs minējāt, ja es esmu pareizi sapratis, kad plāna, teiksim, tuvākā plāna attīstībā būtu jāiesaist galvenokārt profesionāļi, jo ķirurģijā, protams, mēs neiesaistam cilvēkus no ielas, jo viņi īsti neko nesaprot. Man bija jautājums, ja nu reiz arhitektiem ir tāds, teiksim, unikāls profils pilsētas vienīgā vēsturiskā centra ilgtspējīgā veidošanā, kādēļ mēs esam nonākuši līdz tam, kā izskatās Līvu laukums. Un šeit gribētu atsaukties uz Cicerona ideju par res publica, kur pamatā ir divi vārdi res, kas ir lietas, un publika, kas ir, ko mēs saprotam par sabiedrību, vai nu tā būtu grupas, vai nu liels vienums, un tā ideja ir tāda, kad līdz ko pilsētas vai republikas iedzīvotāji iesaistās kopīgi svarīgu lietu apspriešanā, caur šīm apspriedēm viņi arī veido to, ko mēs saprotam, kas ir tā sabiedrība. Proti, ja mēs izslēdzam ārā video iedzīvotāju no Vecrīgas plāna apspriešanas, mēs nevaram pat cerēt, kad sabiedriskās apspriešanās viņi uzvedīsies savādāk, kā viņi ir uzvedījušies līdz šim. Proti, viņi ceļās kājās, viņi izrunājās pārāk gari, viņi nemāku izteikties, viņi netiek līdz jautājumu un tā tālāk. Es gribētu jūsu viedokli par to, vai jūsuprāt, teiksim, 20-30 gadu laikā mēs būtu zaudētāji, ja mēs izslēgtu iedzīvotājus no kā vienu no kritērijiem plāna attīstībai. Paldies. Godīgi sakot, šeit man nav ko atbildēt, jo nav arī jautājumu satura. Es arī runājot to teicu, ka mūsu procedūras šobrīd paredz obligātu publisko apspriedi par jebkuriem sabiedriski nozīmīgiem objektiem. Kur šeit jautājums? Tāda sistēma ir, viņa objektīvi eksistē. Un mēs nediskutējam par to, vai viņa ir vajadzīga, vai viņa nav vajadzīga. Viņa ir ļoti laba. Viņa ir ļoti laba. Un kur ir jautājums? Jā. Demokrātija ir slikti, bet kā labāk? Jautājums ir Ģirds Birziņšākā. Jā. Jautājums ir Rīgas domas pārstāvim. Bija problēma par mašīnas stāvvietām un vēl visādām vietām par publisko infrastruktūru, nav naudas un tā. Vai Vecrīgai, ja pieņemsim privātais investors nāk ar savu ideju, viņš realizē, viņš nopelna naudu. Vai pilsētai ir uzstādījums, ka par šo projektu tiek iekasēta šī te infrastruktūras nodeva, un vai šī nodeva pēc tam tiek izmantot? Ir vai nav tāds nosacījums? Par visiem projektiem tiek iekasēta infrastruktūras nodeva un kur paliek tā nauda? Tiek izmantot. To jums tad vajadzētu jautāt tai pārvaldē, kas nodarbojas ar iekasēšanu un tālāku izlietošanu. Tā ir attīstības departamentā, bet es nevaru komentēt. Lai iebrauktu Londonas Cityjā, tur tiek iekasēta diezgan prāva transporta nodevā. Attiecīgi, jūsuprāt, vai, lai iebrauktu Vecrīgā, vajadzētu iekasēt naudu? Tagad es runāju tā, teoretiski, ja tā būtu jūsu lemšana. Manuprāt, tā iepriekšējā sistēma, kad iekasēja naudu, strādāja sliktāk nekā sistēma, kad naudu neiekasē, bet ir ļoti dārgas novietošanas iespējas. Es domāju, ka lielākais atrisinājums, labākais būtu izslēgt ļoti daudzo caurlaižu vai privileģēto stāvvietu sistēmu. Katrā ziņā tad varētu iegūt papildus līdzekļus, iekasējot maksu par tām stāvvietām, vai arī būtu mazāk automašīnu uz ielām. Man nav iebildumi pret automašīnām Vecrīgā, funkcionāli nepieciešamā daudzumā. Krasteņa kungs, ja tā būtu jūsu lemšana? Kad es īsti nesapratu kolēģi Hušķi šo nostāju. Jo, cik mēs zinām, tā kā šobrīd šī sistēma darbojas, cik tagad ir kādi 3 gadi? Vairāk jau 4, vairāk. Pirms tam bija pieeja jebkuram auto Vecrīgā ar skaidri noteikti gājēju prioritāti jebkurā vietā. Un ar auto varēja iebraukt jebkurā vietā. Tikai tā iebraukšana bija ārkārtīgi dārga. Vecrīgā cilvēks varēja justies brīvi,
droši, automašīnas viņi netraucē. Tagad tev ir jāuzmanās no automašīnām, turklāt ir dažas vietas, piemēram, pie dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja, ja ir muzejam nepieciešama piegāde, vispār nevar oficiāli klāt piekļūt, jo nekāda atļauja tev neatceļ objektīvi uzstādītās ceļzīmes. Tā kā šobrīd Vecrīgā ir ieviests absolūts autotransporta haoss. Tātad ir jābūt šlagbaumiem un vajadzētu iekasēt naudu. Šāda mēroga un šāda rakstura vidē, to ir ļoti viegli atbrīvot no autotransporta, dodot prioritāti tam, kā viņi galvenokārt šodienas mērogas domāts cilvēkām, protams. Un ja kādām tur vajag par to milzīgi lielo naudu, varēja iebraukt un ērti varēja iebraukt. Skaidrs? Mēs mazliet par dažādām lietām sarunājamies. Tajā sistēmā, kad bija caurlaides, tad bija Vecrīgas iedzīvotāji varēja turēt mašīnas uz ielām. Ļoti daudz cilvēku piedeklarējās Vecrīgā dēļ šī vienkāršā iemesla, ka tad viņš varēs novietot savu automašīnu. Un uz ministriju un saimas un pašvaldības institūciju rēķina ir vairāki simti, ja ne tūkstoši speciāli. Caurlaiži toreiz bija, lai var turēt mašīnu. Jā, bet tagad par principu vienkārši. Fiktīvā piedeklarēšanās jautājums arī atrisināt. Labi, Burkovska kungs. Iekasēt, neiekasēt? Man grūti pateikt, bet es tā mēģināju pārbaudīt, kā tad tas ir, kad šodien tas transports tur krustu šķērs senso. No vienas puses es teikšu, ka man viņš sevišķi neuztrauc. It kā mēs sadzīvojam ar to transportu. Bet no otras puses man gribās pietikt Kapsteņa kungam, ka būtu labāk, ja viņi būtu mazāk. Kā to darīt? Man komentāru nav. Paldies, vēl ir laiks, vēl dažiem jautājumiem, replikām. Lūdzu, Piešiņa kungs. Man šķiet, ka mums ir pienācis laiks sāk padomāt par tālāku nākotni, tā teikt, un noskaidrot jautājumu, kam īsti ir Vecrīga. No vienas puses mēs redzējām, ka pastāvīgo iedzīvotāju skaits samazinās, un viņš neapšaubām samazināsies vēl, jo tie slikti dzīves apstākļi. Pat ļoti labiem dzīvokļiem tur pietrūks kaut kāds. No otras puses, darba vietas, kas tur šodien ļoti daudz, kas ir pieauguši pa šo laiku, mēs redzam, ka jaunās iestādes viss izvietojas kaut kur tālu prom, Talējas ielā, policija kaut kur Čiekurkalnā un tā tālāk. Darbvietām arī šī ir slikta vieta, jo arī nevar piebraukt. Arī modernie biroji, tie nav tie. Tad kam paliek Vecrīga? Turistiem. Mēs redzam, arvien vairāk tiek būvētas viesnīcas. Pat šodien te rādīja arī jauno piemēru Krastmalā, pie Mārstaģevs. Tur arī būs jauna viesnīca. Tad kam ir Vecrīga? Vai jums ir hipotēze, kā var sākt atbildēt uz par to jautājumu? Par to ir rūpīgi jāpārdomā, ko mēs sagaidīsim no Vecrīgas un kam viņi būs vajadzīgi. Un tai vajadzībai arī tad viņi ir jāpiegatavo. Labi, nofiksēts. Lūdzu. Jā, lūdzu, stādīties priekšā. Man sauc Taķēna. Dzirdēts, ja? Jā. Man sauc Taķēna Survila, un es esmu no Rīgas Tehniskas universitātes, ekonomikas un vadības fakultāte. Jā. Paldies par konferenci, paldies par ļoti augsta līmenī prezentācijām. Un man būs jautājums Rīgas domes pārstāvim sakarā ar vienu ļoti augsta līmeņa profesionāla prezentāciju. Tas ir Trenča kunga. Un mēs no tās prezentācijām visi dzirdējam un zinām, ka patiešām ir ļoti lielas problēmas ar pazemes komunikācijām. Un Vecrīga arī. Vai jūs varat atbildēt, kāda veida jūs domājat risināt vai plānojat šo problēmu un kā tad tā problēma būs atrisināta? Tā. Pazemes komunikācijas. Kušķekungs, jūs varat atbildēt? Tūlītēji ātri ideāli risinājumi nebūs. Būs izstrādātas schēmas, prioritāru ielu vai to posmu saraksts, kurās varētu notikt tāda nopietna kapitāla komunikācija pārbūve, ja tas būs nepieciešams. Bet šobrīd mēs nevaram, diemžēl, izmainīt arī to normatīvo bāzi, kas
ļoti smagnēja ir, kas ir vērsta tikai uz komunikāciju interesēm, un šobrīd mēs pat nevaram legāli iestādīt nevienu koku ielā, ja tur ir komunikācijas. Tā kā tā situācija nav vienkārša, un viss tiek risināts uz izņēmumu principu. Atkāpes no normām ir vienkārši ikdiena, un tās tiek skaņotas īpašā kārtībā dienas turētājiem. Tāda ir prakse, un kādu laiku turpināsies, jo mēs katrā ziņā domājam par kāda vienota koordinējoša dienesta izveidošanu pilsētā, bet tas ir tikai vēlamības un ideju līmenī šobrīd. Nav tāda dienesta, kas uzņemtos risināt šo jautājumu. Ir bijuši mēģinājumi, ir atsaucis uz ārzemju pieredzi, ka komunikācijas tiek ievietotas speciāli izbūvētos tuneļos. Rīgā šāda prakse nav iegājusies, jo katrā ziņā normatīvi šobrīd to nepieļauj. Un tur ir jāmaina kaut kas. Treiča kungs pieminēja, ka tas varētu būt risinājums nākotnē. Bet, bet šeit jūs drīzāk pievienoties Krastiņa kunga tēzei par to haosu. Labi, tad es atvainojos. Vēl var paspēt kādus divus jautājumus pajautāt vai viedokli izteikt, ja ir. Ja nav, tad, lūdzu, tikai palūkšu stādīties priekšā. Mani sauc Alisa Smešļaeva, esmu Ainavaru arhitektūras studente. Un man jautājums ir Kušķa kungam. Jūs runājāt par transformāciju. Un es domāju, vai mūsu iedzīvotāji Rīgas ir gatavi vecrīgas transformāciju? Un ja nē, tad kādā veidā mēs varētu sagatavot iedzīvotājus tai transformācija, kurā droši vien tāpat notiks. Paldies. Kādu jūs domājat transformāciju, jo mēs paspējām tikai nosaukt šo vārdu, bet tas... mēs vairāk par reģenerāciju runājam, bet... Es savā teikumā, kur es pieminēju šo vārdu, es domāju konkrētas, pieņemsim, ēkas, transformācijas iespēja no dzīvokļiem uz birojiem vai uz kaut kādu publisku funkciju, lai tā būtu izdarāma bez milzīgiem papildus būvdarbiem. Tādā nozīmē. Transformācija ir pārveide, tātad universāls process. Jā. Paldies diskusijas dalībniekiem. Un tad ir jādod noslēguma vārds cilvēkam, kurš visu to ir izdomājis savā ziņā, vai vada struktūru, kas šo konferenci sasauca, proti Gvido Prinča kungam, Rīgas pilsētas arhitektam.